plus 18, tā mums sinoptiķi sola. Pēdējo gadu laikā arvien aktīvāk izskan mudinājumi veidot uzkrājumus. Tā ir katra paša brīva izvēle veidot uzkrājumus vai nē, taupīt nākotnes iecerēm zeķē vai tomēr uzticēties finansu institūcijām. Iespēja ir daudz, ja tās meklē un par tām interesējās, bet jaunākais sabiedriskās domas pētījums atklājas, ka patreiz tikai trešdaļa Latvijas iedzīvotāji veido tā saucamo drošības spilvenu. Eksperti brīdina, ka sāk atgriezties trekno gadu ieradumi, gan arī visi papildu ienākumi tiek notērēti un netiek domāts par uzkrājumiem. Turpina Enīka Reidsberga. Nav tā, ka domājat varbūt par nebaltām dienām, ka varbūt darbs varētu izbeigties un tad kādu laiku būs? Tāpēc, kad vienkārši tu jau nezini, kas nākamajā dienā būs un ko tu tur izdomās daudz. Es neticu ne bankām, ne visām citām pārējām lietām. Esmu aizdomājusies un arī uzkrāju. Un kā sokas labi? Labi sokas. Jūs katru mēnesi tā kā atliekat? Jā, es cenšos. Un ja, piemēram, nezinu, tagad notiktos kaut kādas grūtības, cik jūs ilgi varētu izdzīvot ar to naudiņu, ko esat uzkrājusi? Kādas, varbūt, pusgadiņu varētu. Nē. Un kāpēc? Jo vienkārši nav ko krāt. Pēc sabiedriskās domas aptaujas datiem tikai trešdaļai iedzīvotāji atrodas brīvi līdzekļi, lai veidot tā saucamo drošības spilvenu. Lielākajai daļai liekas naudas nesot. Pusi no aptaujas dalībniekiem saka, ka viņiem īstenībā nav iespējas uzkrāt, kad viņi patiesībā dzīvo no rokas mutē, ja, kad visu naudu, ko viņi saņem, viņiem uzreiz aiziet dažādiem tekošajiem izdevumiem. Uz jautājumu, ja vai gadījumā varbūt jūs tomēr varētu kaut kā mazliet savilkt jostu, kaut kā iespringt un kaut ko uzkrāt, tad mūsu aptauja atklāja, ka 23%, ja katrs ceturtais saka, mums būtu no ļoti daudz kā jāatsakās, lai mēs kaut ko uzkrātu. Tomēr 6% aptaujāto atzinuši, ka varētu uzkrāt, bet vienkārši izvēlas to nedarīt, jo neredz nekādu vajadzību, labāk esot dzīvot šodienai. Savukārt tā sabiedrības daļa, kas tomēr izvēlas uzkrāt līdzekļus, pārsvarā naudu nogulda bankā, bet nemazums iedzīvotāji atliktos līdzekļus glabā arī zeķē, proti uzkrāj skaidru naudu. Ja valstī pastāv kaut neliela inflācija, tad turot naudu zeķē, tad naudas vērtībā zūd. Bankas piedāvā vismaz kaut kādus procentus, tiešām uz doto brīdi bez riska. Instrumentu procentu likmes ir ļoti zemes, bet tas ir vairāk saistīts ar kopējo ekonomisko situāciju Eirozonā, pasaulē. Un, protams, arī drošības jautājums. Katram mums ir jāuzdod sev jautājumu, cik tas ir droši, ka es savu naudu turu mājās, vai tomēr es to turēšu drošā bankā. Eksperti skaidro, ka uzkrāšanas cikli parasti iet pretēji ekonomikas rādītājiem, kad naudas ir vairāk, par nākotni domā mazāk, bet, kad parādās krīze, tad saprot, ka priekšā var būt drūmas dienas un pamazām sāk veidot drošības spilvenu. Tai tendencei būtu jābūt pilnīgi pretēji, jo tad, kad mums ir brīvi naudas līdzekļi, tad mums būtu jāpadomā par to drošības spilvenu, par to tieši finanšu drošības spilvenu, jo tad, kad ienākumi kritīs, lai mums būtu tā vieta, no kurienes tos līdzekļus paņemt. Nereti var dzirdēt sakām, ka cilvēkiem uzkrājumi neveidojas tādēļ, ka valstī ir slikts finansiālais stāvoklis, bet izrādās, ka tā tas nebūtu nav. Labs piemērs esot Itālija, kur no vienas puses valsts pati pa sevi atrodas diezgan tāda sliktā, varētu pateikt, finanšu situācijā, bet uzkrājuma apjoms uz vienu iedzīvotāju ir pat augstāks nekā Vācijas iedzīvotājiem. Iemesli, kāpēc Latvijā cilvēki neveido uzkrājumus, ir ļoti dažādi. Nevienmēr visu nosakot līdzekļu trūkums. Patīk vai nepatīk, Latvija salīdzinoši trūcīga valsts. Ja, tie algu līmeņi, kādi mums ir, ja salīdzinām ar citām Eiropas valstīm, viņi nav pārāk augsti. Tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies cenas, pa kurām mums jāpērk preces, tad viņas jau īpaši neatšķirās no tā, kas ir bagātajās valstīs. Šie mazie ienākumi neapšaubāmi ir ļoti būtisks faktors. Bet tas nav vienīgais faktors. Jo nākošā lieta, kas manā skatījumā ir nemazāk svarīga, ka gribās mums izskatīties skaistākiem, labākiem, turīgākiem nekā mēs īstenībā esam. Un tas viss, protams, maksā naudu. Jā. Tur patiesībā tā nauda arī aiziet. Krājēju ziņā Latvija ir Eiropas topa lejas daļā. Salīdzinot ar Baltijas valstīm vienā līmenī esam ar lietuviešiem. Daudz labāka situācija ir Igaunijā. Eksperti iesaka sākt kaut vai ar ikdienas izdevumu uzskaitu un analīzi. Arī tā var panākt, lai dzīves sadārdzinājuma gaitas realizēs iespēja mazākā apmērā. Jo, kā saka, ja santīm nekrāsi, pie lata netiksi.